Jauktais koris Mežotne pirmoreiz kopā sanāca 1976.–77. gada sezonā un ātri vien kļuva par augstas raudas kori visā toreizējā Bauskas rajonā. 34 gadus kopā ar kori ir diriģente Mārīta Jonkus. Viņai izdevies nevien vēl augstāk pacelt izpildījumu kvalitātes latiņu, bet arī panākt, lai kora vēsturē nebūtu pārtraukumu. Arvien grūtāk ir tiešām uz vietas organizēt cilvēkus, un es domāju, ka arī nav vairs tik daudz tie, kas tiešām, kam tas ir tāds sirds aicinājums. Kādreiz viņi bija vairāk, tagad viņi ir mazāk, un tāpēc viņi ir ļoti lolojami un apbrīnojami par to, ko viņi dara. Bet ir bāžas, protams, ka ir bāžas, kā būs tālāk. Šodien korī ir ap 30 dalībnieki, lielākoties no Bauskas, tomēr saglabājot savas saknes, viņi joprojām nes Mežotnes vārdu. Lielākais prieks ir par vidusskolēniem, kuri pat pēc studiju uzsākšanas paliek uzticīgi savai Mežotnei. Un cik ilgi brauksiet no Rīgas uz Bausku dziedāt? Kamēr balss atļaus, cerams. Kamēr arī būs iespējams un tik ilgi, kamēr sirds gribēs, tik arī vienmēr arī atradīsim, kad atbraukt. Kora repertuārā ir gan tautas dziesmas, gan oriģināla dziesmas, gan arī izvērstas formas skaņdarbi un daudz uzvaru gan skatēs, gan konkursos, bet viss pamatā ir milzīgs darbs un iedvesmojoši diriģenti. Un tā kā man ir bijis iespēja dziedāt pie Daumanta Gāļa Juventus, pie Gido Kokara Dainā, un tad es gribu teikt, ka dziedāt pie Mārītas Jonkus, tā ir ne par kripatu zemāka kvalitāte. Un tas ir tieši tas, es domāju, kas arī pietur šeit jaunieši. Pēdējo gadu lielākais sasniegums ir zelta diploms 8. pasaules kora olimpiādē kategorijā tautas mūzika folklora, un kamēr vien koristu balss skanēs, viņi ir gatavi tiekties pēc jaunām uzvarām.